Jāaptur visas iespējas pie varas nonākt grupējumiem, kuriem rūp tikai personīgās, nevis tautas intereses. Ir nenormāli, ka tautas izvēlētie kalpi atbild nevis tautas, bet savu partiju priekšā. Precīzāk, tie neatbild nevienu priekšā. Pie varas esošo bezatbildību nesodāmība sen sasniegusi līmeni, kas dēvējams par noziegumiem pret cilvēci. Un kas ir tie, kuri šīs partijas pārstāv, ja tajās labākajā gadījumā ir 2–3 tūkstoši biedru? Vai kādam ir ilūzija, ka tās pārstāv 2 miljonu tautu? Vēlēšanas pēc partijas sarakstiem ir uz atmodas spārniem pie varas nokļuvušo jaunievedumus, lai realizētu grupējumu, tātad personīgās vai sponsoru intereses. Pēdējais laiks atgriezties pie Pirmās republikas likuma normām. Tāpat pēdējais laiks strikti nodalīt varas atzarus un minimizēt to savstarpējo pakļautību, vajadzību atskaitīties vienam otru priekšā. Saeimai jānodarbojas tikai un vienīgi ar likumdevēja funkcijām, atbildot, atskaitoties par savu darbību tautas priekšā ne tikai reizi 4 gados, bet nepārtraukti. Tautai liegtā iespēja atsaukt deputātus jau ir pietiekams pamats bezatbildībai, nesodāmībai, kas 2 dekādas tieši tā arī iemiesojusies. Arī deputātu skaitu Saeimā tik mazā valstī ar tik maz iedzīvotājiem droši varētu samazināt vismaz līdz ciparam 75. Izpildvara prezidenta un premjera personā jāvērtē ciešā saistībā, un arī šim sadarbības duetam jābūt tautas, nevis deputātu ievēlētam. Izvēloties prezidentu, tautai nav maz svarīgi zināt, ko viņš nākamajā dienā izredzēs par valsts premjeru. Šāda praksa nebija 22. gada Satversmē, taču tieši šīs, varbūt pat vienīgās izmaiņas, būtu vērts Satversmē izdarīt. Šādu nepieciešamību pierāda 20 mūsu valsts bezatbildīgas ārdīšanas gadi, traknākiem premjeriem mainoties ar biezākiem, hipnotizēt prasmīgākiem prezidentiem, mījoties ar mazāk suģestējošiem. Visu līmeņu valsts ierēģiem jānes personīga atbildība par katru savas darbības vai bezdarbības rezultātā valstī nodarīto zaudējumu, kaitējumu. Īsāk, viss, ar ko slaveni līdzšinējie varas izmantotāji, klani, kolektīvā bezatbildība un nesodāmība, aizkulišu intrigas, visaptverošā korupcija, nekompetentu gadījumu ļaužu, savējo nozīmēšanu atbildīgos valsts amatos, tam visam ir jāpieliek trekns punkts un uz visiem laikiem. Banku sistēma jāpakļauj Latvijas valsts interesēm, jāmaina likums par Latvijas banku. Atkāpe. Pēc 22. gada kārtības Latvijas bankas padomē vienmēr bija Finanšu ministrijas pārstāvis ar veto tiesībām attiecībā pret jebkuru Latvijas bankas lēmumu. Šodien Latvijas banka pēc likuma konsultē valsti, tātad māca, kā tai dzīvot. Jāpārskata arī daudz citi lēmumi un satversmes labojumi, kas pieņemti pēdējo gadu laikā, pārbaudot to atbilstību valsts ilgtermiņa interesēm. Tautai apzinoties satversmes vārdu, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai nozīmi, nekavējoties jāatbrīvojas no režīma iedvestās mazvērtības, nevarības kompleksa. Paralizējošas baidīšanās vietā jāmodina valstiska pašapziņa un drosme, atslābušajiem vīriem vīrišķība. Šodienas katastrofālajai īstenībai ir jāielūkojas tieši sejā, pārtraucot noziedzīgo līdzdalību par nacionāli sev pašnodēvējušās valdošās koalīcijas valsts nodevībai pielīdzināmajās darbībās. Kosmētiskais remonts un kaut kādi daļēji mēri valsti neglābs. Jāatgriežas pie pamatiem, valsts uzplaukuma pirmavotiem, pie tām krustcelēm, kurās ļāvāmies sev aizvest aplamā virzienā. Apvienotiem visas Latvijas tautas spēkiem ir jāizmanto šī, iespējams pēdējā iespēja, doties pareizajā virzienā, atgūt tautas varu, glābt, atjaunot valsti, ne rītdienas brokastu kumos, bet savu bērnu un mazbērnu nākotnes dēļ. Tas viss un vēl daudz kas cits, neesmu sistēmists, daudz ko citu piepulcēs ne dziesminieki, dramaturgi vai gleznotāji, bet savu jomu augstākās provas lietpratēji. Būs paveicams tikai tad, ja šo mērķu īstenošanas cīņai pulcēsimies visi, visa Latvijas tauta. Ne tūkstotis, ne 1100, bet kaut mazākā puse – miljons. Lai to panāktu, jāizber visi sabiedrību un mūsu vienu no otru šķiroši ierakumu grāvji, kurus valdījušais režīms izkarpījis aizu dziļumā. Piepulcējies nevardarbīgās pretošanās tautas varas frontes ierindai. Bezatbildīgās valdīšanas režīma pēdējā stunda tuvojas. Lai viss mūs vieno vienīgā šai izšķirošajai cīņai nepieciešamā ticība, saticība. Mosties, apvienojies, strādā. Saņemšu ņēmumu